Lai slavēts Jēzus Kristus, ir klāt jaunais Katoļu baznīcas vēstneša numurs. Šajā numurā baznīcas dzīvē jauni norādījumi no Vatikāna par miera sveicienu svētajā misē. Jauni nomināti. Pāvests runā. Brālīgais aizrādījums ir mīlestības kalpojums. Romā norisinās futbola spēle veltīta mieram pasaulē. Baznīca pasaulē. Lambetas pilī tiks veidota jauna kopiena. Diecēze uzvar tiesas prāvā pret satanistiem. Ledus spaiņa izaicinājums vai morāli atbalstāms. Latvijā Vidusmuižas svētā gara baznīcai 100. Viņa ekscelence arhibīskaps Pedro Lopes Kintaras apustuliskā nuncija Baltijas valsts homīlija 2014. gada 15. augusta Aglonā. Fotoreportāžā ministrantu svētceļojums uz Romu un iesvētīts Valmieras jaunais dievnams. Aktuāli piedalījies akcijā 40 dienas dzīvībai, intervija. Ejot alternatīvu ceļu ir sāpes, bet tām ir jēga ar Marku Jermaku. Pārdomām par slimīgu ambiciozitāti. Bērniem, kā Evai palīdzēja radio un Terēzes Drukas raksts Čūska. Jauniešu lapā Bēberne pulcina mūzikas un TZ milušus jauniešus. Jāņa Grīga brīvprātīgā darba pieredze Itālijā. Sludinājumi kļūsti par Caritas Latvija brīvprātīgo. Palīdzēsim daudzbērnu ģimenēm. Aicina darbā uz Alfa Latvija koordinātora vietu. Svētdienas skolas nodarbības uzsāksies 21. septembrī Svētā Jēkaba katedrālē. 20. septembrī Ozolēnas katoļu draudzes dzimtas koka dziedināšanas dievkalpojums. 21. septembrī Vietas katoļu baznīca svinēs 150 gadu jubileju. Sveicam arī priesteres jubilejās, paiedām misas līdz nākamajam numuram.